Sveicināti raidījumā 5. novads. Šodien tiksimies ar Eiropas Latviešu apvienības izglītības referentu Māri Pūli un Pasaules Brīvo Latviešu apvienības izglītības padomes izpilddirektori Antu Spundi. Paviesosimies tuvāk, kur notika Leinsteru Latviešu biedrības pirmās dzimšanas dienas svinības un uzzināsim, kura minifutbola komanda kļuva par pirmo Latvijas svēstniecības kausa ieguvēju. Tas viss raidījumā 5. novads. Dzīvojot ārzemēs, vajag dienu pārliecinamies, cik ātri mūsu bērni asimilējas. Diemžēl bieži vien angļu valoda tiek lietota ne tikai skolā un sabiedrībā, bet arī mājās. Tomēr, pateicoties vecāku pūlēm un daudzviet pieejamām nedēļas nogales skoliņām, ir iespējams bērnos saglabāt latvisko identitāti. Lielu darbu latviskās izglītības veicināšanā ir ieguldījis Eiropas Latviešu apvienības izglītības referents Māris Pūlis, kurš pats ir dzimis un mūžu nodzīvojis Anglijā, bet tagad ir aktīvs latviešu kopienas pārstāvis. Es pats biju skolas direktors Anglijā ilgu laiku, un tāpēc tam, kad es paliku par konsultantu, es iesāku domāt, ko es varētu veltīt Latvijai. Un es sāku mazliet darboties ar direktoriem Latvijā, apmācīt metodiku, leadership, un tad tūlīt arī iesākās tā doma, ko mēs darām šeit tagad diasporā pa mūsu skoliņām, kur ir tā jēga, kur ir tā vizija. Un tā lēnām man tā kā gribās savilkt tās skoliņas kopā. Māris, sadarbojoties ar sabiedriskām organizācijām un Latvijas amatpersonām, meklē to zelta vidusceļu, kas atbilstu diasporas izglītības vajadzībām. Ko mums ir jāsāk domāt, ir tieši, kur ir tā jēga, kas ir mūsu jēga tām skoliņām. Vai tas ir tagad sagatavot cilvēks uz reemigrāciju, vai tas ir tikai saturēt tikai latvietību diasporā, un tad jautājums ir, kāpēc mums ir jāsatur latvietību diasporā. Un atkal, par ko es tiešām ticu, saka, ja Latvija pieņem, ka visu latviešu diaspora pieder Latvijai, tad tomēr Latvijas valdībai arī jāatbalsta, ko mēs darām diasporā, daudz vairāk nekā kas notiekās. Latviešu valodas saglabāšana lielākoties gulstas uz vecāku un skoliņu skolotāju pleciem, tomēr to ir grūti paveikt bez valsts atbalsta. Šādam viedoklim piekrīt arī Māris. Viņam ir ļoti grūtā politiskā lieta, es domāju, jo viņi tā kā redz diasporu, ka vai diasporas, maksā nodokļus Latvijai. Es teiktu, ka no vienas puses diasporas maksā ļoti daudz atpakaļ, jo viņi jau sūtā 350 miljonu eiro katru gadu atpakaļ uz Latviju. Arī Latvijas valdībai nav jāmaksā, lai izglītotos bērns, kas ir diasporā. Viņiem arī nav jāmaksā nekāds sociālos pabalsts. Viņi ietaupa vismaz 500 miljonu eiro, es teiktu, pa gadu uz diasporu. Un tāpēc viņam arī vajadzētu tagad palīdzēt diasporam izveidoties, lai diasporas jūtās, kad viņi pieder Latvijai. Savu ārtavu latvietības saglabāšanai trimdā joprojām dod arī Pasaules Brīvo Latviešu apvienība. Šobrīd īpašu uzmanību pievēršot tālmācības programmai, kas būtu piemērota diasporas bērniem. Kad mēs sākām šo problēmu risināt, tad arī atsaucās ļoti daudz diasporas nedēļas nogales skolu skolotāju, un kā mēs visi zinām, tas varētu būt ļoti palīdzīgi arī skolotājiem, gan ņemot vērā to, ka būtu uzrakstīts pamats un tad zināt, pēc kādas programmas mācīties, gan arī, ja bērns ir izkritis slimības vai kāda cita iemesla pēc kāda laiciņa nenāk, tad ir iespējams bērnam to darīt tālmācībā. Un visvairāk mēs domājam par tiem bērniem, kuri netiek vecāku dzīves vietas attāluma, mūsdienu dzīve tāda ir, kuri netiek līdz diasporas nedēļas nogales skolai. Tā kā visām ieinteresētajām pusēm latvisko sakņu saglabāšana ir tik tuvu pie sirds, cerēsim, ka mums visiem kopā izdosies šo vezumu izkustināt no vietas. Tā ir sirds lieta, to nevar izskaidrot. Es neesmu algots par šito nemaz, es tagad daru no labvēlīguma. Un man tas dod prieku, ļoti lielu prieku. Viena no jaunākajām un arī aktīvākajām latviešu sabiedriskajām organizācijām īrijā, Leinsteras Latviešu biedrība, apvieno latviešus, kuri par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies nelielo gleznaino Tulavas pilsētiņu, apmēram 100 km uz dienvidiem no īrijas galvaspilsētas. Biedrība pavisam nesen svinēja savu pirmo jubileju un svētku reizē izvērtēja paveikto, kā arī iezīmēja tuvākos nākotnes plānus.
Organizācijas nozīmīgāko sasniegumu vidū ir gan 3 nedēļas nogales skoliņu izveide, gan veiksmīgi sadarbojoties ar Vēstniecību un ārlietu ministriju norganizētā latviešu valodas mācīšanu Tulovas skolā. Lēnstaras latviešu biedrība tautiešu organizāciju vidū izceļas ar ārkārtīgi veiksmīgu sadarbību ar vietējiem. Biedrības pirmajā dzimšanas dienā veltītajā pieņemšanā piedalījās nevien Latvijas Vēstniecības konsulārās nodaļas vadītāja Vija Buša un vairāku latviešu organizāciju un mēdīju pārstāvji, bet arī Karlos municipālā apgabala mērs Džons Penders un citi vietējās sabiedrības pārstāvji. Biedrības valdes priekšsēdētāja Daiga Gazarmala atzina, ka attiecībās ar vietējiem ir jāprot būt nevis lūdzējam, bet gan devējam. Ir jābūt komandai, lai mēs varētu doties tālāk. Ir jābūt komandai, kas strādā. Protams, pagājušais gads nes mums dažas vilšanās, taču mēs neesam padavušies, mēs esam saliedējušies vairāk kopā un mēs ar paceltu galvu dodamies tālāk. Šie cilvēki, kas šeit mēs dzīvojam, Tulovā, mēs šeit dzīvojam ļoti ilgus gadus. Mēs neesam mainījuši pilsētu, kurā dzīvojam. Kā piemērs var minēt šeit sevi, es esmu 14 gadus. Var teikt, mani pazīst visas pašvaldības. Un arī griežoties tātad ar dažādiem jautājumiem, mums nav jāsaka dodiet. Mēs sakam, mēs gribam dot, bet palīdziet. Un tas ir arī galvenais iemesls, kādēļ mums rodās šī labā sadarbība. Karlos municipāla apgabala mērs Džons Penders stāsta, ka viņa pārvaldītajā teritorijā dzīvo un strādā apmēram 1000 latviešu, kas ir strādīgi un uzticami darbinieki. I would first of all have to say the Latvian people, they're all very good, hard-working people. Vispirms es vēlētos pateikt, ka latvieši ir ļoti labi un strādīgi cilvēki. Daudzi no viņiem šeit īrijā strādā lauksaimniecības sektorā, mežniecībā, sēņu audzēšanā, dārzkopībā, kā arī viesnīcu nozarē. Visās šajās nozarēs ir milzīgs pieprasījums pēc šādiem labiem, godīgiem un strādīgiem darbiniekiem. Lēnstaras latviešu biedrības soli pie sasniegtā neapstāties un mērķtiecīgi strādāt pie izvirzīto mērķu sasniegšanas. Biedrībai ir mērķi saglabāt latviešu valodu, saglabāt tās kultūru, taču biedrība neko nepanāks, ja jūs paši neko negribēsiet. Jums ir jāgrib, jums ir jābūt mērķiem, jums ir jāgrib saglabāt valodu, jums ir jāgrib, lai jūs bērni runātu latviski, lai viņi mācētu latviski, lasīt grāmatas, kā arī piedalīties dažādos kultūras pasākumos, tādējādi neaizmirstot savu latvietību un būt lepnam kā latvietim. Biedrības jubilejas ballē valdīja kopā būšanas prieks, smiekli, latviska mūzika un jautri danči, un no tā visa pa kripatiņai nenoliedzami tika katram pasākumu apmeklētājam. Savukārt viesi, kā jau dzimšanas dienā, biedrībai vēlēja visu to labāko. Jā, turpin tādā pašā garā, tikai uz priekšu, atpakaļ ceļa vairs nav. Vairāk biedrus, vairāk aktivitātes. Mēs biežāk tādā kuplā pulkā satiktos un būtu draudzīgi un laimīgi. Kalnā ir uzkāpts, bet kalnā jānoturās. Lai izdodās, viss, lai izdodās. 2015. gada pavasaris īrijas latviešu dzīvē ienāca ar līdz šim nebijušu notikumu. Proti, Dublinā notika pirmā Latvijas vēstniecības kausa izcīņa mini futbolā. Atklājot vēsturē pirmo vēstniecības kausa izcīņu, sportists un līdzjutējs uzrunāja Latvijas vēstnieks īrijā Gints Apals. Tādā veidā mēs šeit būvējam latviešu diasporas kopienu. Un tādā veidā mēs viņus saliedējam. Tāpēc es beigšu ar to pašu, ko es nesen teicu jau angļu valodā. Pirmkārt, šim pasākumam būtu jākļūst par regulāru pasākumu, kuru mēs vēlētos atkārtot katru gadu. Bet otrkārt, visi, kur spēlē, visi, kur stāv šodien šeit, ir laipni aicināti arī uz pārējiem pasākumiem, kurus mēs organizējam gadu garumā. Turnīrā, kur organizatoriskā puse gulās uz latviešu maizes ceptuves Four Grains minifutbola komandas pleciem, piedalījās 14 blices. Priecē tas, ka ir komandas diezgan līdzīgas. Nav, teiksim, kaut kādi favorīti vai pastarīši. Visi cīnās.
Esam jau pieredzējuši dažus incidentus un cilvēki turpina cīnīties. Daudz goli. Viss notiek diezgan zolīdi, diezgan organizēti. No paša spēlētājas puses, kā arī tiesneši cenšas darīt savu darbu, kontrolēt visu to. Sportā nerad gadās, ka uzvar nevis stiprākais, bet gan veiksmīgākais. Tieši tā varētu raksturot šā turnīra fināla spēli, jo pamatlaikā vārti netika gūti. Vēstniecības kausa liktenis izšķīrās pēcspēles sitienu sērijā, kurā Fortuna bija pagriezusies pret lietuviešu komandu. Latvijas futbolistiem nācās samierināties ar sudraba medaļām. Es nedrīkstētu dot priekšroku nevienam, jo tiešām visi dalībnieki ir gaidīti un kausa domāts visiem. Bet tas, ka Latvijas vēstniecība var šo kausu sniegt nevien savai kopienai, bet arī mūsu kaimiņu un draugu komandām, tas arī svarīgi, uz āru. To sauc par publisko diplomātiju. Pirmais, un jācer ne pēdējais, Latvijas vēstniecības kausa izcīņas turnīrs Dublinā ir aizvadīts. Par to īpaši priecīgi bija gan tā dalībnieki, gan arī organizatori. Mēs arī ceram, ka tas būtu katru gadu, jā, jo ja mēs taisīsim katru gadu rīkosim, tad arī mēs kaut kādus minusus redzēsim pēc vienas reizes, pēc 2 reizēm jau būs mazāk to minusu, jo mēs varēsim viņus likvidēt. Tā kā mūsu turnīra līmenis arī augsts līdz ar to. Tā kā es ceru, ka nākotnē mums palīdzēs ar tāpat mūsu Latvijas vēstniecība. Gandarījums par turnīru bija arī vēstnieku kungam. Šādi sporta pasākumi ir svarīgi arī tāpēc, lai dažādotu diasporas kopienas dzīvi. Un kas ļoti patika, bija tas, ka daži cilvēki spēlē, citi viņus atbalsta. Proti, tie cilvēki, kuri piedalās citos darbos, kuri dzied kūros, kuri dejo tautsdeju kolektīvos, nodarbojas ar kultūras un mākslas kopšanu, viņi atnāk uz šejieni. Jo ir svarīgi, lai tiešām nāk kopā gan sportisti, gan mākslinieki, gan vispārējie un citu veidu darbu darītāji, jo tādā veidā rodas sekmīga, veiksmīga un ilgtspējīga kopiena. Uz tikšanos atkal nākamajā raidījumā. Visu labu!